Es esmu braukusi uz Smilgām. Bērnībā, man tika pāri nodarīts. Es pasteidzos, tad māti uzmeklē tūlīt, lai ieķertos ar rokām viņas priekšā. Un māte man, tad pasmējusies teica tā. Davajā, Māriņā, metenē, mūžiņu. Aizmirsā, iedot vien. Metenē, laimītī. Tā gāja laiks, un tu jau mātes līdzās nav. Vien pašai man, ar visu jātiek galā jau. Bet brīžos tais, kad sirds smelt sāpju rūgtumā. Es pati sev, tad pasmējusies saku tā. Davajā, Māriņā, metenē, mūžiņu. Aizmirsā, iedot vien. Metenē, laimītī. Kā aizmirsies, man viss jau dienu rūpestos. Līdz piepeši, no pārsteiguma satrūktos, jo dzirdu es, kā pati savā nodabā čukst klusiņām, jau mana meita smaidot. Davajā, Māriņā, metenē, mūžiņu. Aizmirsā, iedot vien. Metenē,
un gribētos teikt tā, sveiciens no nākotnes. Tie kadri, kuri netika uz publisko kontentu, viņi ir vienkārši fenomenāli, skaisti, superīgi. Jūs tiešām būtu ļoti apmierināti redzēt viņus Patreon kontā, pamatabonementos nebūs pieejami šis. Neatceros īstenībā, kurš abonements 10 eiro vai 20 eiro mēnesī, bet, vienkārši viņi ir tik feini un ir vērts viņus redzēt, jo te Pēteris izskatās tāds ļoti nopietns, un tajos kadros jūs varēsiet redzēt ko savādāku. Gribējās tādu jaudīgāku ierakstīņu ielikt, lai tiešām uzmundrinātu cilvēkus abonemēt kaut ko, jo tur būs baigi feini tie kadri, kuri tik izskriest no šiem 2 notikumiem atsevišķiem. Tagad 23. oktobrs. Ļoti ilgi strādāju kopā ar Pēteri pie šī video, lai viņš varētu būt apmierināts un lai arī es būtu mierā ar viņa izvēlēm. Sākumā tie bija 2 atsevišķi video salikti un pēc tam saliku visu vienā kopā. Es zinu, ka video ir tāds pagarāks. Tie cilvēki tiešām, kuri man šobrīd seko, ir pazīstami man un noteikti interesē un grib redzēt, kā man gājas no sākuma ar smilgām un visu stāstu līdz ir man aizvedis tagad. Veselība man nav labāka palikusi, viņa šobrīd man ir palikusi sliktāka. Izskatās no tāda viedokļa, kas uz priekšu būs tajos video. Bet, lai izvesaļotos, veselībai ir jābūt uz posmu švakai, jo ķermenim vajag attiekties. Ķermenim vajag izslimot un visus tos sūdus dabūt ārā no viņa. Ķermenis ir unikāls. Linki visi būs pieejami zem šī video. Ļoti novērtētu, ja varētu pievienoties kaut vai par 5 abonementu mēnesī, jo man vajag kaut kādu atbalstu, atspērienu soli, lai man finanses nāk, es nevaru strādāt, neko vajag darīt vispār, lai kaut ko varētu nopelnīt. Es ļoti vēlos pelnīt caur savu kontentu un visu, ko es dodu un pasniedzu. Jo, ja es dabūju kaut vai par 5 eiro, 30 cilvēks par 5 eiro, tas jau ir 100 pāri mēnesī. Un tas nozīmē, ka es jau varu labāk parūpēt par savu veselību un tikt uz priekšu savā dzīvē. Izbaudiet šos video, un ja tur kaut kāda nesakritība, šķiet, ka kaut kāds gabaliņš pietrūkst, kaut kādīgi švaki seko stāstam. Tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka man nācās griezt ārā ļoti daudz, tāpēc, ka es ļoti cienu to cilvēciņu vārdā Pēteri, un viņa vēlmes, un viņa skatu punktus, un viņa sajūtas uz to, ko viņš grib, lai iet publiski, un to, ko viņš negrib, lai iet publiski. Šis viss video process bija kaut kur 2-3 mēnešu garumā viņš tapa īstenībā. Tas arī bija baigi garais process, jo tam vajadzēja baigi daudz piedomumu un piepūli un pacietība no manas puses. Ar Pēteris var iziet cauri visam, jo viņam dzīve arī ir aizņemta, visu to, ko viņš dara. Bet mums katram dzīve ir aizņemta. Tā kā visiem paldies par pacietību, lūdzu laikojiet, dalieties, palīdziet man augt. Man vajag YouTube'ā 1000 sekotājus dabūt, es būtu ļoti pateicīgi, ja mēs vienkārši dalītos. Mēs visi lūdzamies, lai man aiziet, lai man viss notiek, lai man nāk nauda, visi, es nezinu, cik visi, bet mēs lūdzamies viens par otru, bet kad nāk tā reize, kad ir jāsniedz tā palīdzīgā roka, tad vismaz dalieties ar manu kontentu, vismaz dalieties, jo šajā video ir ieguldītas nežēlīgi daudzas stundas, es teiktu, 50 stundas plus, pat 100 stundas šeit ir ieguldītas, jo pats sākums, tās 6 minūtes ir nežēlīgi daudz laiks ieguldīts. Tās 6 minūtēs, vismaz 30 stundas bija ieguldītas, ko es pati saņēmos un patika un izbaudīju un ar mīlestību taisīju. Es zinu, ka šis video būs uz 40 minūtēm, bet pirmais video man bija ieplānots garāks, izbaudīt šo ceļojumu un uz priekšu viņi būs īsāki. Es cenšos kaut kur 20 minūtēs ietilpīties, 15-20 minūšu garumā katra episode, bet, kā saku, viss ir kā situācija tajā brīdī man izskatās. Paldies visiem un tiekamies otrā pusē. Čau! Kad pieņēmas lēmumu, neskatoties uz to, kāda man veselība, kas ir un kā patiesi smilgām, un veidot to, ko es gribēju veidot jau šajā sezonā. Health is just not at all where it needs to be.
because I got stomach virus. I'm pretty crazy one. It got me all those numbness and tingling in my legs and my arms. I have these, you know, tensed up muscles. Regardless of the situation, I'm still going back to my dream. I'm really looking forward to it because I got to experience it. I got to go there and see actually how wonderful it is to be there. It wasn't even supposed to happen that day for me to go and visit my home. So I am very grateful for that day because it gave me my vision back, my momentum, my focus on the fact that I actually truly want to be there. And I feel like I've been given a second chance to life because of this illness. You know, I know I will get past this illness as well, and everything is gonna be just fine. It's gonna make me value life a lot more, find even deeper gratitude for where I'm at and what I have gone through. Bye. Ciao! Kur mēs dodamies? Mēs dodamies Smilgām. Ideāli. There's nothing. I sit on the fields and hear the cheap beep beep blues from somewhere. My breath and light run together. In the sky I saw it and she gave me a single flower. I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Feel warm inside. You let me know I'm filled. So if you are hit by your ruthless fire, instead of you, instead of you, you're my treasure, oh yeah. O, tu gan kablutā vajadzēja, ja? Šitā. Derēs? Jā, varbūt. Visai draudzes ģimenei. Vicerīgi. Ko mēs tagad meklējam? Mēs meklējam plēvi. Ejam uz dārza nodaļu meklēt plēvi. To šitādu vajag bija biezāk vai planāk? Šitā ir laba. Kā man tā šeit ir biezāk? Cik ir biezāka? Ja bišķi biezāki plēvi ir labi, tikai es cenu skatīties. Mēs neplandās. Labāk paņemt. Tā ielic. Šitā ir 150 mikrometru laikam. Šitā jābūt, labāk. Jā. 120, 150, 180, 200. Šitā ir 150. 150. Tad tev paliks vēl pusmetrs priekš atpakaļ. Gaida, skaisti. Un no sākumā mēs noliksim slēdziņas. Pā. Izņemsim ārā no žāvētāja. To, ko mums pateica. Deku. Pā. Tevi vajag. Vajag? Jā. Ļoti labi. Ideāli. Baziliks, jam! Pretēju šo līdzeklis. Kaut arī manēšanai.
Ļoti interesanti. Vienam. Opā! Vienam. O, cik man nomalīga maiņu. Čau, no otras puses. Vai esi kādam teicis, ka piedalies alfā? Varbūt sacīsi, es neesmu gatavs nevienam to teikt, jo vēl nezinu, ko domā. Vai varbūt tu domā, esmu kaut ko sācis piedzīvot. Pieņemsim, ka tev par to kāds pajautā, ko tu atbildētu? Kā tu to paskaidrot un kāpēc tu to vispār gribētu? Reizēm pat es ar to cīnos. Man ir grūti pateikt cilvēkiem, kā apmeklēju baznīcu. Sakam balsakanis. Jā, labi, Sara. Čau. Palīdziet? Jā. Mēs tagad braucam tā interesanti. Mūsu ļoti tuvu mūsu paredzētajai vietai. Meklējam vietiņu, kur ieliksim telti. Šoreiz gribu, lai tālāk no virtuvītes. Jāskatās, kur nav pārāk daudz puskalniņu. Nu, zināju, puskalniņos arī ir ētis vairāk. Tad šitāds staigāšana valdīšu pa mežu. Vecajā zālē ir ētis. Te var tā izplasties. Kā ir te? Te jau ir rīzanākis. Tagad mēs visu grābjam un sakopjam. Atradām vietu teltī. Šitās šķērs nevar iedomāties, ir daudz griežušas. Un es vēl strādā.
Tagad viss krāmējam ārā. Un šo mīti nevar atrast. Tas nav vajag. No Lido laikiem krūzīte. Tīra. Wow. Šī man ir vēl no Latgales laikiem ar mammu lietota krūze. Kruta liela krūze. Nopirka Tilžas veikalā, kurš nodega. Skaista krūzīte. Jā. Man maizīte. Pie dabas smilgās. Un visiem mūzika skan. Klausos to mūziku, kur klausījos. Tagad es viņu klausījos, kur es klausījos. Tagad es smilgās klausos. Es beru sodā, lai ēču mazāk un skutru nelien un visādi pruseki, lai nelien manā maiņā. Tur kaut kas iekšā? Tur nebūs čūska, Pēter? Es nezinu. Kas tur uz kalniņa? Ot tāds. Tad jau redzēsim. So this is 1.5 meters. It's made in tall. So do we need it this size or do we need a double? And then we open it. So this is how big it is. I don't want to cut it. I could be using it for something else later on. So we take here and you take here and we roll it inward toward the ground. A little more. Okay, that should be fine. And now you take that corner, I take this corner and we pull it in the house.
I've seen a lot of YouTubers use this type of paste for cold conditions and use. Did my research. Tas ir good to do your research. Yes. Kuru man vajag augstu? Viņu vienkārši vajag izpētīt, malt leju. Vienkārši salikt kopā. Ir tikai jāatcerās, kurš kur. Es domāju, ka vairākais vidi izveidījās. Sāk no šitas No puses. šitās puses, jā? Nē, ir otrādi. Un ar šito vienai pašai bija problēma, es nevarēju viņu ielikt. No, pagad, un vēl vajag viņu. Ok. Es cerās. Hallo. Čau. Tā iešā tā noinīt. Tāds iekš. Kaut kā tā? Kaut kā, jā. Labi. Telts ir uzlikta. Mums novēra kamera, tāpēc nav pārējais filmēts. Un tagad es likšu iekšā telts iekšļaļu, kam nevajadzētu būt sardzības procesam. Man jānoņem būs apavi. Tas jau nav vairs adekvāti. Vienam tālāk. This is my favorite part to do because it's the easiest and the most satisfying. Skaisti. Un tagad madracītis tikai, un sadzīves, un spilventiņi, un cilvēciņš. Atpūsties gribas. Čau! Ir tā, ka man ļoti svarīgi saudzēt bateriju. Un uz to, ka es gribu saudzēt bateriju, es šobrīd nefilmēšu vairāk, kā mēs kaut ko pārnēsājam. Un visu to, kas vēl ir jāizdara, jo Pēterim arī jādodās ir savos ceļos, un lai laicīgi visu var izdarīt, vienkārši pēc tam nofilmēšu, tad, kad varēšu būt nesaudzīga ar bateriju. Čau! Bye-bye! Uz kalniņam!
Tikai te ir šitas te ratīgi. Wow. Kur man melna zeme. Redz, cik laba zeme te īstenībā ir. Spēka vīrs iet. Paldies. Kas tu bija, tu nekā nebija? Nekā vairs nebija. Viss. Apkārt visur salika puķīšus. Šitos. Lai mazāk kukaiņi tiek iekšā, lai vējš arī neceļ gaisā. Filmēt es to nevēlējos, jo esmu ļoti, ļoti nogurusi. Bet tik skaisti. Te vēl šito visu tālāk aizbīdīju. Pakāpeniski dzīvosim un rosīsimies. Esmu pārlaimīga. Tiešām esmu tik laimīga, ka esmu smilgās. Esmu tik nereāli piekususi. Vēlos taupīt bateriju un baigi arī nevar runāt. Es zinu, ir bijis gan angliski, gan latviski. Un tā, iespējams, arī mēram tas viss būs uz priekšu man. Gan angliski, gan latviski. Pielāgojās būs cilvēkiem un nevienmēr varēšu visu iztulkot. But I'm really, 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 really extremely happy to be here. I'm not gonna share this probably for a month because I am so tired of my family. The one in Latvia, definitely, I'm tired. I'm exhausted of all of those things that happened a year ago, not quite a year ago. I know this will go public, but I don't really care because that's my true, authentic self. And I was freaking tired of it. It's like, just let me live my life, you know? So now, yet again, I choose literally myself. There's no stopping me. I want to get my health where it needs to be. And the trees and the nature is going to help me much more than living in an apartment. Yeah, ciao.